38. punkts apņemamies pieņemt lēmumu par slimnīcu tīkla reformu. Tātad šobrīd ir Hosam Abu Merī vadītā resora reforma kā projekts. Jā, un es pilnīgi gāri acīm redzu, ka nāks reģionos bāzētie viens vai otrs politiskais vai trešais spēks un teiks, nē, šitādu reformu, šo konkrēto Abu Merī reformu, nē, vai ne? Tātad kaut kādu reformu, bet ne Abu Merī. Tātad ļoti labi, Nē, tieši tāpēc ir šāds teikums, nevis atbalstīsim to, ko viņi ir sagatavojuši. Tātad tas ir Abu Merī vai tas ir Latvijas valsts iedzīvotāji? Tāpēc es saku, kuru reformu? Te nav skaidrs, kuru reformu. Tas ir slimnīcu tīkla reforma. Jā, vai jūsu sagatavoto, vai pavisam citādāku? Nē, tas ir tas, ko mēs jau pusotru gadu strādājam. Tas tur nav rakstīts, tas tur nav teikt. Ar 108 tikšanas ar katru slimnīcu individuāli. Bet jūs... Un vakar mums pirmdien bija tikšanās. Un būs vēl tikšanās, un būs vēl iebildumi. To jāpieņem, ja nepieņem, tad es eju pie premjera ministra, kurš saka, ka jāstrādā efektīvi un kvalitatīvi, un parādīšu, kas tur ir. Tur ir valsts kontroles ziņojums, tur ir iedzīvotājs. Un ko premjeras saka? Jā. Tas ir ļoti būtiski. Man godīgi nav par šo viedokli, tāpēc, ka es paskaidrošu. ZZS arī vēl nav baigi pateicis, ka mēs atbalstam šo reformu. Skaidri nodefinējām priekšnosacījumus, kam jāizpildās, lai šo mēs varētu pieņemt. Tātad tam jābūt arī atbalstam no reģionālām slimnīcām. Tātad jābūt pilnībā izskaidrotam, kas notiekās un pie šādiem nosacījumiem. Mēs varam iet mājās. Tas nozīmē, katrā tagad viena slimnīcā trūkst viena specialista un viņi grib. Un nevar dabūt to speciālistu. Mēs varam iet mājās, tas ir priekšvakarā pirms valdības apstiprināšanas. Tieši tā, tad es varu iet mājās, noteikti, jo tā ir Latvijas iedzīvotāja nākotne. Ja mēs to neizdarīsim, Dombur kungs, nākamā gada budžeta premjera kungs maksās 3 reizes vairāk un iedzīvotāju dzīvību. 3 reizes vai 2 reizes? Es jums varu parādīt un pierādīt. Labi.